Iepriekš bija viena kļūda. Labā liettākais pēdējais un sliktākais pateikšu pāris vārdus. Mans prāts, es vairāk rakstu nekā kaut ko runāju. Es varētu viņam gitāri padīvot kaut ko, nekā teikt nē. Tā bildes, tas ir Maiks Braldīs. Ļoti neslabākam, jā, tās literāras lietas ir tā, ka es pat vakar skatoties uz to tiem diviem džekiem, es skatos spēlēt Reiganu blakus projekts vai tajā brīdī par tā literatūra aizvedoja skatu un tās idejas, tās nebūtu tikai tā māksla, bet māksla mēs nerunāsim. Tātad, tas īvārds, ko es pat vairs īsti negribu teikt, kas jau šodien diezgan nodrāstāk kā forši un vispārējie, ir par to, ka par mākslinieku kolonijas izveidi. Mēs to ideju īstenībā gribēju pasviest cilvēkiem, ja kāds uzķert. Es dabūtu pa galvu tā riktīgi, kad varētu to realizēt, jo es pat neesmu gatavs tik tā darīt. Mākslinieku kolonija pēc tāda principa, kad sanāk dažādi multimākslu pārstāvi, kas būtu tā kā jaunie mūziķi, jaunie vietšķās mākslas pārstāvi, jaunie literāti, jaunie instalāciju, video vai teātri vai dejas speciālisti, kas varētu vienkārši savāties vienā vietā un tā kā veidot savu radošo vidi, kurā virzītos projekts. Bet tas ir pagaidām, man višķi tā apziņa nokāva to ideju, tāpēc es vienkārši to, ko es gribēju teikt, ka ir tāds viens amerikāņu autors, kurš dibināja partiju Prīgu spēks, un viņam bija tāds teiciens, ka padarīšana kļūst bez gala dīvaini, tad dīvaini kļūst par profesionāļiem. Es domāju, jā, mans prāts, mēs varam kļūt profesionāļiem. Un es negribu izklausīties pēc tēvoša sēma, bet man liekas, Latvijas kultūrai vajag to, un mēs negribam kļūt par zvēriņiem, un tāpēc arī kultūra mums vajag, man liekas, un arī Latvijai vajag jūs, un kultūrai vajag jūs. Tās idejas būs pēc tam. Galvenais, mēs kaut ko sākam darīt vienkārši.